Izrādās, cerība ir nepieciešama, lai dzīvotu jēgpilnu dzīvi. Tā vismaz šis pētījums no Misūri universitātes liecina. Alternatīva ir būt visslikti latvietim, bet tā ir ļoti vientuļa dzīve, tāpēc lūk pozitīvas ziņas. Kopš 2004. gada Lietuvā ir par 56% samazinājušies pašnāvības gadījumi. Pārsteidzoši lietuvieši ar depresiju netika tai pāri vienkārši saņemoties, bet gan, piemēram, ar bezpeļņas organizācijas palīdzību, kas sniedz palīdzību senioriem, bieži vien vienkārši runājoties ar viņiem. Kalifornija ieviesa likumu, kas paredz, ka interneta pārlūkiem būs jāsniedz iespēja norādīt visām mājaslapām, ka viņi nedrīkst pārdot un dalīties ar jūsu datiem. Visticamāk, šī feature nonāks arī līdz mums, bet pagaidām, tāpat kā meitenēm ar krīpīčaļiem, turpinam katrai mājaslapai teikt atpisies. Eiropā samazinās smēķētāju skaits. Jauniešiem gan tā vietā nācis kas jauns – veipi, bet es tūlīt šo problēmu atrisināšu. Pēc pīpēt. Iemesls, kāpēc tev to patīk darīt, ir tāpēc, ka tas tev atgādina par piena cūkšanu no mātes krūts. Tā kā kopš šīs dienas, katru dienu, kad tu veipo vai smēķē, iedomājies, ka tā ir tavas mātes krūts, pie kā tu esi piesūcies. Lūdzu. Zinātnieki izveido gēlu, kas var salabot zobu emāliju. Tas nozīmē, tu varēsi izvairīties no kariesa un cerams arī no atbildes sniegšanas zobārstiem, kamēr viņu rokas ir dziļi tavā rīklē. Jaunieši mazāk pārkāp likumu, pateicoties tam, ka lieto mazāk alkohola un vecāki vairāk pieskata, ko viņi dara. Te gan rakstīts pateicoties helikoptera vecāku lomai. Tad es pieņemu, tas izskatās kaut kā tā. Jau, kur šodien bija hangot? Es tev šodien pavadīju dienu mājās. Jau, Ridler, beidz kapoties. Tev ir taisnība, tev. Es biju ar draugiem pārkāpt likumu. Mēs nodarbojāmies ar alkohola lietošanu. Vai tu zināji, ka tev patīk dzert alkoholu, jo pudeles turēšana pie lūpām tev atgādina, kā tu turēji lūpas pie savas mātes krūts? Nav vērts. Tas kannas ir tukšas. Es pārbaudīju. Paldies tev. Es vairs nekad nedzeršu no pudeles. Pozitīvi iznākumi rodas, kad labi cilvēki dara labus darbus. Tāpēc šoreiz iesaku tev labu darbu. Pamēģināt neapēd zemeslodi izaicinājumu. Ideāli jaunā gada apņemšanās, kuras mērķis ir uzlabot dzīvnieku labturību, tai skaitā arī tavu. Vienkārši ēdot vairāk augu ēdienu un nedaudz izglītojoties. Ej uz neapēdzemeslodi.lv. Šī nav reklāma.